Šodien uz mūsu studiju esmu aicinājusi uzņēmēju, iRefi Recovery dibinātāju, kā arī podkāsta Kas ar mani notiek veidotāju Artūru Dedzi. Sveiks, Artūr! Tu ļoti daudz runā par tādu veselīgu dzīvesveidu, tādu ilgtspējīgu dzīvesveidu, ne tikai veselīgu. Pastāsti, kas ir tavi paša rituāli, ko tu ikdienā dari un varbūt kas tev sniedz tādu enerģiju un kas ir tas, kam tu pievērsies? Tur vesela sērija tikai vienam jautājumam droši varētu veltīt. Ilgtspējība, jā, mūsdienās angļu valodā to sauc par longevity, jeb ilgdzīvošanu. Tas ir tas, kas man ieinteresē pirms apmēram gadiem 10. Man likās, jo laicīgāk tu sāc par to interesēties, jo tas tā kā akumulēsies un to rezultāti vairāk būs tieši lielāki. Un, tie mani rituāli tādi, ka es cenšos nedarīt tas, kas ir ķermenim slikti, izņemot vienu lietu, vēl tās pasteikšu. Un cenšos darīt to, kas ķermenim labi ir. Kas slikti ir tātad alkohols, gulēt pietiekoši, nelietot alkoholu, gulēt pietiekoši, nesmēķēt, nedarīt, nelietot citas, kaitīgas vielas, nepārspīlēt ar saldumiem un kaut kādiem, ātrās ēdināšanas ēdieniem, skatīties līdz uzturam, nodarboties ar sportu. Un vienīgā lieta, ko man neizdodas šobrīd vēl tādā foršā līmenī turēt, tas ir stress. Un tad, protams, es esmu pēdējos gandrīz 10 gadus ļoti iedziļinājies uzturu bagātinātājos. Man ir, kā ne ārstam, diezgan padziļināts zināšanas par cilvēku bioloģiju. Un tad to visu apvienojot kopā, rodās tā kaut kāda izpratne par cilvēku ilgdzīvošanas iespējām, ko darīt, ko nedarīt, lai dzīvot ilgāk un veselīgāk, pats svarīgākais. Bet kā tu domā, cilvēki vispār var dzīvot bez stresa? Jo stress jau arī ir tas, kas mūs pamudina uz kaut kādu rīcību, ir tāds arī saucamais veselīgais stress, bet vai cilvēki var dzīvot vispār bez stresa? Jā, es domāju, ka es nepareizi izteicos. Hronisks stress. Stress, protams, ka mazliet stresiņš nepieciešams ir kaut kā, lai cilvēks no rīta pieceltos. Kā mēs zinām, kortizola līmenis, kas ir stresa hormonu līmenis, visaugstākais ir no rīta. Ja mums cilvēkam nebūtu kortizols, tad viņš no rīta nepamostos. Cilvēkam ir jābūt veselīgam kortizola ritmam, kas nozīmē, ka viņš vakarā pirms gulētiešanas ir zemākais, tad cilvēks aizmieg, un tad pret rītu viņš ir visaugstākais, lai ķermenis pamostos augšā. Tā kā jā, zinām, stresam jābūt dzīvē, bet ka viņš ir hronisks, tas tāpatās, vai es varētu šo āzi tā noturēt, es varu noturēt, nav problēmas. Ja man prasīt viņu noturēt 7 stundas, es droši vien diezgan ātri jau padotos. Tas ar to hronisko stresu arī. Jā, tieši tā, pilnībā piekrītu. Bet tu minēji lietas, ko tu nedari. Bet kas ir tās lietas, ko tu dari? Varbūt kas ir tādi tavi top ikdienas rituāli, kas tev tur tādā tonusā, formā, enerģijā? Kas tev ir ļoti svarīgi, bez kā tu nekad nevarētu iztikt? Es domāju, tas ir 3 tās galvenās lietas. Pirmkārt, tas galvenais pīlārs ir miegs. Es ļoti skatos līdzi savam miegam. Tās 8 stundas ir minimums man. 8,5 pat ir forši, ja kaut kāda brīvdiena. Es pētu miega rādītājs caur viedierīcēm, vai tas ir gredzens, vai tas ir pulkstenis, kur es skatos līdzi tādiem rādītājiem kā sirds ritma variabilitāte. Angliski viņi parasti apzīmē 3 lieliem burtiem HRV, kur skatās, cik starp katru sirds pukstu, kādas ir salīdzinot katru nākamo sirds pukstu, kāda ir variabilitāte, cik viņi atšķirās. Jo cilvēki ļoti bieži nezin to, ka sirds, ja viņa tikšķi kā pulkstenis precīzi, tas ir slikti. Tā viņa tikšķi tikai un vienīgi stresa laikā ritmiski. Tā kā cilvēkam ir ieslēgusies parasimpatiskā nervu sistēma, kas ir tā nomierinošā nervu sistēmas daļa, tad cilvēkam sirds puks relatīvi neregulāri, un to mēra milisekundēs, kāda ir tā vidējā nobīde. Un tad skatīties to katram viņa kaut kādā konkrētā līmenī, un tad skatīties, vai ir sliktākā tava standarta norma vai labāka. Tā kā miegs tāds, es teiktu, tāds numur 1, numur 2 būtu uzturs, numur 3 fiziskās aktivitātes. Un es domāju, tās ir tādas lietas, kas ir pašas galvenās un ko jebkurš var ievērot. Un nevienmēr uzreiz ir nepieciešams dārgas terapijas un kaut kādu uzturu bagātinātāju speciālu un tam līdzīgi. Un kā ir ar fiziskajām aktivitātēm? Kas ir tādi mīļākie veidi, kā sevi uzfrišināt, tā teikt? Agrāk es ļoti intensīvi nodarbojos ar triatlonu. Ļoti intensīvo. Tas nozīmē, ka es piedalījos garo distanču triatlonos, kur, sacensības ilgums, tā visa distances ilgums ir ap 5 stundām aptuveni ir. Es skrēju maratonus, pusmaratonu, varēju treniņā vienkārši noskriet, bet tas īsti, kopā ar šo ilgdzīvošanu neiet. Ir baigi forši būt tādā labā formā, bet ar ilgdzīvošanu tas īsti kopā neiet optimāli.
būtu 1 stunda dienā. Pilnīgi katru dienu. Un tai nav jābūt augstai slodzei. Teiksim, reizi nedēļā tā var būt augsts slodze. Pārējās dienas tā var būt vienkārši teiksim, vingrošana, svaru zāle. Noteikti jebkuram cilvēkam, kas nodarbojās teiksim, tikai ar skriešanu, es ieteiktu, ka svaru zāle ir obligāti. Ir standarta problēma, ka ļoti daudz kas sāk nodarboties ar skriešanu, viņi ātri vien iedzīvojas kaut kādās muguras problēmās, ceļu problēmās un tam līdzīgi, tāpēc, ka ķermenis kopā nav tā kā sabalansēts. Un te klāt, protams, vajadzētu arī kaut kāds stiepšanos vai jogu vai tam līdzīgi. Jābūt ir visaptverošam, teiksim, sporta kaut kādam režīmam 5 līdz 7 reizes nedēļā pa stundiņai. Nu jā, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka tomēr tas ķermenis tiek dažādākos veidos nodarbināts, jo gan jau, kad viena lieta mūs nedara tādus fleksiblus, tas ir tieši tā kā, tiešām ļoti vērtīgi. Bet kā tu visu šo pagūsti savā aizņemtajā ikdienā, jo tu esi arī uzņēmējs un noteikti tev ir ļoti daudz darbu un arī veselīgs dzīvesveids patiesībā arī prasa diezgan daudz laiku un tādu konstantu plānošanu. Kā tev tas izdodas? Es teikšu godīgi, ka šīs lietas man neprasa daudz laika, man vairāk laika prasa tie visi mani bezgalīgie projekti un idejas, un kas saistīts ar biznesu. Jo, ja godīgi iet laicīgi gulēt, tas visiem pa spēkam ir. Ļoti reti mums ir kaut kādas svarīgas vai darba lietas, kas notiekās pēc 9 vakarā. Tā kā iet laicīgi gulēt, tā nav problēma. Paēst veselīgi lielākoties saistās ar laicīgu plānošanu, jo es saprotu, ka visi tiek kaut kāds pēdējā steigā kaut kas darīs, ka mēs tā kā nepadomājam par ēdienu, tad mums sanāk apēst tur jebko. Un sports, es domāju, ka stundu dienā 5 reizes nedēļā, ik viens var atrast. Man drīzāk ir kaut kādi stresaināki momenti bijuši, kad man ir varbūt tas jāuzupurē, tas sports vai kaut kāds ēšana, ir tad, ja es kaut ko pārspīlēju ar kaut kādiem, biznesa projektiem vai tam līdzīgi. Un kas tevi mudināja kļūt par uzņēmēju? Man liekas, tas ir arī ārkārtīgi interesants gan jau stāsts tavā dzīvē. Jā, tā kā pastāsti, kā tu līdz tam nonāci? Es pirmo uzņēmumu nodibināju, manuprāt, 18 vai 19 gadu vecumā, faktiski līdz ko tas juridiski bija atļauts. Man vecāki ir uzņēmēji, faktiski jau no 90. gadu vidus, principā tad, kad Latvijā to varēja sākt darīt, kaut kādus pāris gadus vēlāk, viņi jau nodibināja savu pirmo uzņēmumu. Viņi visu dzīvi ir darbojušies, es teiktu, tādā mazo uzņēmumu jomā. Viņiem bijusi tur vairākas kafejnīcas, nakts klubs, veikali. Vienu brīdi, manuprāt, arī bija šūšanas cehs neliels Talsos. Šobrīd viņi nodarbojās, teiksim, viesmīlības jomā. Viņiem ir kempings pie Usmas ezera. Tad viņi vēl nodarbojas tur ar suņu audzēšanu, šķirnes suņu, veimāriešu. Viņiem visu mūžu, cik es viņus atceros, viņi ir darījuši kaut ko ar uzņēmējdarbību saistītu. Mana mamma vienmēr ir parūpējusies, lai grāmatvedība kārtībā. Tēvs vairāk no tās saimnieciskās puses piegājis. Ja tu tā redzi laikam, ka tev tā vecāki uzaug, tad tev arī vienmēr ir pat paralēli algotam darbam gribējies, lai tev vēl kaut kas ir kaut kāds tas savs, teiksim, tas projektiņš. Un pirmo uzņēmumu es nodibināju, manuprāt, 19 gadu vecumā. Un kā radās Airify Recovery? Kā vispār tu līdz tam nonāci, lai šādas ierīces veidot? Šobrīd Airify lielākoties pazīst kā limfodrenāžu, un es teiktu vairāk ar medicīnu saistītas preces, bet es vēlos precizēt, ka mums medicīna noteikti nebija tā primārā ideja sākotnēji. Tā ideja radās tad, kad es intensīvi nodarbojos ar triatlonu, un tādā pašā laikā biju iesaistīts dažādos projektos, kas bija ar sporta uzturu saistīti. Un es atceros, ka tajā laikā es iemācījos to, ka pretēji kaut kādam tur senākam uzskatam, ja tu gribi kaut ko ražot, tad tev jāsāk ir kaut kāda rūpnīca, bez mazai būvēšana, ka tā nav, ka mūsdienās ir pilnīgi normāli, ka ļoti daudz fabrikas strādā priekš dažādiem citiem zīmoliem. Un tu kā produkta zīmola uzņēmuma īpašnieks vari ņemt ražošanu kā ārpakalpojumu. Un īstenībā bija ļoti interesanti, ka es uzzināju, ka lielākā daļa Eiropā pārdoto batoniņu nāk no vienas konkrētas fabrikas, kas ir Holandē. Katrs var izdomāt savu recepti, katram, teiksim, tur uztaisa savu iepakojumu, pēc tam tur saražo savu to partiju un pārdod tā tālāk. Un tad es tā saprotu, ok, tad fabrika man nav jābūvē. Man vienmēr bijusi tā doma, ka es gribētu kaut ko, kas saistīts ar kaut kādām ierīcēm, elektroniku. Un tad tajā triatlona laikā mēs uzgājām līdzīgu produktu, kas bija tā kā sporta atjaunošanās. Un tad diezgan tādā ar sakritībām, tādā bagātā
ceļā nonāca tā, ka es sakontaktējos ar pareizo ražotāju, un viņiem tieši bija interese šis Austruma Eiropas valstu attīstīšana. Mēs bijām faktiski pirmie šajā pusē. Viņiem bija jau sadarbības partners Vācijā, un viens bija Skandināvijā, un mēs bijām trešais, kas Austruma Eiropā sākās. Bet pāris gadu laikā mēs izveidojam paši savu ierīci jau, nevis turpinām izplatīt viņu ierīces. Un mūsdienās jau vispār tās ir visas mūsu pašu radītas ierīces, un ar laiku mēs ieraudzījām šo potenciālu arī medicīnas tirgu, ieguvām medicīnas certifikātus. Un šobrīd teikšu tā, ja sportisti ir zem 10% no mūsu klientiem, lielākoties tas ir medicīniskiem vai mājsaimniecības nolūkiem. Jā, šis ir, manuprāt, tāds ļoti interesants stāsts un arī iedvesmojošs kaut kādā ziņā, jo Latvijā ir ļoti daudz uzņēmumu, kas arī darbojās šeit tādā vietējā līmenī. Bet kāds bija tas ceļš, lai vispār tiktu ārā no Latvijas un kur tam radās vispār drosme? Ir tā, ka mūsdienās Latvijas tirgus mums ir zem 10%, kas ir ļoti daudz. Tāpēc, ka Latvija ir ļoti maza valstiņa, tomēr mēs šeit esam 1,8 miljonu iedzīvotāji. Tāda valsts kā Spānija mums pagājušajā gadā bija 27%, bet vairāk kā 90% ir ārpus. Interesantā kārtā sanāca tā, ka mēs, sākām ar ārpus Latviju, un tad Latvija lēnām nāca klāt. Pirmais pirkums irifyrecovery.com internetu veikalā bija no Itālijas. Tas bija ļoti interesanti. Tas ceļš, kā vispār mēs to uzsākām, es pieļauju, ka tagad vairāk tā nevarētu darīt. Tas bija 2018. gads. Es biju vienkārši izveidojis mājaslapu pats saviem spēkiem. Mums bija tā pirmā partija ar produktiem, un es atceros, ka es vienkārši toreiz Instagramā liku bildes un pats piesakoju citiem sportistiem, kas atsakoja Instagramā atpakaļ. Un tad viens sportists no Itālijas vienkārši pasūtīja produktu. Apmēram pie 5. pasūtījuma viena sportiste, triatloniste no Portugāles prasīja, vai nevarētu kaut kādu sadarbību. Es domāju, mēs tur tikko esam sākuši gluži bez maksas produktus, kas pie tam ir 700 eiro vērtībā, un negribētos dot īsti arī tāds budžets nebija. Un tad viņi piedāvāja, bet varbūt tās jūs varat man 50% atlaidi iedot. Es domāju, 50% atlaidi gan, tad plus mīnus nosaktos kaut kādas ražošanas izmaksas, vēl kaut kas, to varētu atļauties. Tas sanāk tā, ka bezmaksas mārketings apmēram mēs neko nenopelnām par savu darbu, bet vismaz, kaut kādas izmaksas ir nosakts. Un mēs sākām faktiski ar tādu metodi, ka katru reizi, kad mūs uzrunāja kāds mikroinfluenceris, kāds sportists, kuram, tur 2-3 tūkstoši sekotāji, mēs viņam piedāvājam šādu opciju, ka viņš var dabūt 50% atlaidi, un viņam mūs ir jāprezentē. Tā kā bildes jāliek Instagramā ar mums, jāstāst saviem draugiem, radiem un tam līdzīgi. Un mēs to izdarījām aptuveni ap 200 dažādiem sportistiem. Lielākoties tie bija Spānijā, Portugālē un Itālijā. Un tā arī tie tirgi sākt augt, un Grieķijā arī, manuprāt. Jo vienkārši no mutes mutē aizgāja, tas bija tādā laikā sportā relatīvi jauns produkts. Tagad sporta atjaunošanās ir viss apkārt dzirdēta. Toreiz tas bija tāds pats sākums. Un es domāju, ka mēs pareizā brīdī, arī pareizā, momentā, pareizā vietā bijām. Un es zinu, ka Portugālē vienā brīdī Airify zīmols attīstījās tik strauji, ka vietējie Portugāles sportisti domāja, ka tas ir portugāļu zīmols, jo visur, kur kāda sportisti kaut ko lieto, visur bija tikai Airify. Mēs sākām atbalstīt ar produktiem arī vietējo velokomandu, vienu, kas ir lielākā. Viņi, starp citu, šogad arī, kas ir 86. gads, kopš notiekās Portugāles velotūra, uzvarēja visu tūri, un tad viņi atsūtīja mums tādu lielu plakātu, kur viņi īsti nofotografējuši, un tādu lielu paldies Airify, kas bija baigi forši. Tas bija naturāli mēnesi atpakaļ. Kaut kā tā mēs sākām ar ārzemēm, un tā Latvija pēc tam. Kāpēc Latvija pēc tam? Tāpēc, ka es atceros, mēs pēc pirmās prezentācijas, ko taisījām Latvijā, tā interese bija diezgan zema. Cilvēkiem ļoti bieži, kad nosauc ar produktu cenu 700 eiro, tur, nē, likās tur. Tanī laikā, lai gan tie tikai 8 gadi, 7-8 gadi, tanī laikā kaut kā cilvēkiem tā izpratne, ka varētu tērēt naudu priekš kaut kādām pašmasāžas ierīcēm, likās diezgan absurdi. Tagad tas ir pilnīgi normāli. Jā, izklausās ļoti interesanti. Bet kāda būtu tava ieteikuma? Tev noteikti ir pa visu šo laiku ir uzkrājusies ārkārtīgi liela pieredze. Kāda būtu tava ieteikuma tādiem jauniem uzņēmējiem, kas iespējams mūs skatās, kā izkļūt varbūt ārā no tā prāta mežģa, kad liekas tikai Latvijas tirgus ir pieejams? Kas būtu varbūt mūsdienās jādara, lai nonāktu starptautiskā tirgū?
Es domāju, divas lietas. Pirmā lieta ir tas, ka cilvēki ļoti bieži saplāno pārāk daudz, ko viņi grib padarīt, paveikt vienā gadā, un pārāk maz, ko viņi varētu paveikt 5, 10 gados. Un ja mēs nedaudz paskatītos, ka viens gads paiet diezgan ātri un varbūt tās ir jābūt pacietīgam, tajā pašā laikā, ka pa 10 gadiem dzīve var izmainīties tā, ka tu pilnībā neatceries, paturēt to prātā. Un otrām kārtām ar Latvijas tirgu aprobežosies parasti zīmoli, kuriem būs vai nu latvisks nosaukums. Līdz ar to tāpēc jau pašā sākumā es atceros, ka es pavadīju vairākas dienas tādā programmā, ko sauc Thesaurus, kas ir tā kā sinonīmu vārdnīca, mēģinot atrast nosaukumu, mēģinot saprast kaut kas, un kāpēc mēs izvēlējāmies to Airify, jo tas Airify tulkojumā nozīmē kaut ko sajaukt kopā ar gaisu, un tās bija gaisa kompresijas, tā kā bikses, un atrast arī pēc tam, vai tas nav jau kaut kur preču zīme jau gatava, vēl kaut kas. Mūsdienās šausmīgi sarežģīti atrast kaut kādu īsu, tādu kodolīgu foršu nosaukumu, kas nav jau kaut kur preču zīme, un tad paspēt viņu arī noreģistrēt. Bet, ja teiksim, mēs uztaisīsim produktu, kuram būs ļoti latvisks, teiksim, nosaukums, tad nereti viņi būs vienkārši grūti citiem izrunāt, un tad tas būtu veidot jau zīmoli jau sākotnēji saknē un būt pacietīgam. Jā, šis būtu ļoti noderīgi. Bet iepriekš tu minēji, ka tu pirms aptuveni 10 gadiem sāki tādu ceļu uz to veselīgo dzīvesveidu. Kā tu līdz tam nokļuvi un kas tev pamudināja? Varbūt tev bija kāds pagrieziena punkts, kaut kāds stāsts tam visam apakšā? Jā, tas sākums, manuprāt, bija tāds, ka pirms 10 gadiem es ņēmu kredītu mājai, un bija jānodod kaut kādas tādas kompleksās analīzes dzīvības apdrošināšanai. Un toreiz tie rezultāti nebija tik labi, kādas es varbūt tās biju sagaidījis. Un es atceros, toreiz bija tāds moments, ka varbūt tās dzīvē kaut kas jāpamaina. Tad es faktiski atmetu alkoholu. Es vairāk 11 gadus atpakaļ atmetu alkoholu. Līdz ar alkohola atmešanu atkrita arī kaut kādas tur ballītes, ilgās palikšanas vēl kaut kur. Sāku teiksim tā, metodiskāk nodarboties ar sportu. Ar sportu es nodarbojos visu dzīvi, dažādākās lietas. No pašas bērnības īsti manā dzīvē nav bijis neviens tāds periods, kas neko nenodarbotos ar sportu. Bet sāku metodiskāk pieiet, sāku interesēties ar uzturspeciālistiem. Ir Latvijā tāds ļoti foršs uzturspeciālists Jānis Leitis, viņš arī olimpietis ir. Un mēs toreiz ar viņu tādu sadarbību uztaisījām. Es no viņa īstenībā aizgūnu un iemācījos ļoti daudz par uzturbagātinātājiem, ko es teiksim, tagad arī tās zināšanas lietoju. Un sāku toreiz nospraust sev tādu mērķi, ka es vēlos to Ironman triatlonu nofinišēt, teiksim, cienījamā laikā. Tā kā kaut kā tā. Interesants ceļš, jo noteikti mūs aizved pie kaut kādiem šādiem lēmumiem, kaut kādas situācijas. Bet mēs ļoti daudz runājam par tādu fizisko dzīvesveidu, par tādām kustībām, par uzturu un visu pārējo. Bet kā ir ar mentālo stāvokli? Noteikti, lai darbotos uzņēmēja darbībā un vispār visu šo apvienot, ir arī ļoti nozīmīgas mentālais stāvoklis, tāda pašapziņa. Kas tev ir sakāms par šo tēmu? Tas ir tāds darbiņš, pie kā es joprojām strādāju. Man ar mentālo veselību, teiksim, bijuši dažādi izaicinājumi. Vairāk tas ir, teiksim, tādā tā kā iedzimtā veidā. Es zinu, ka, cik es atceros savu tēvu, viņš vienmēr bijis ļoti nervos ar veģetīvo distoniju un tam līdzīgām lietām. Un kaut kādā brīdī es jūtu, ka man arī viss tās pašas tādas pazīmes ir, ka to vajadzētu strādā tā pati veģetīvā distonija, tās pašas kaut kādas trauksmes un tam līdzīgas, un viņas pie lieliem stresiem, pie lielām slodzēm nāk ārā. Es atceros to dzīves posmu, kad es intensīvi trenējos triatlonā, tad bija tā, ka vai nu tu sporto, vai nu tu esi tāds foršs nogurums pēc sporta, un tad, protams, bija viss kārtībā. Līdz ko es sāku vairāk pievērsties biznesam, tieši, teiksim, kad Airify nāca un tam līdzīgi, un kad samazinājās tas sporta apjoms, es reāli jūtu, ka mentālā veselība, liek par sevi manīt, un līdz ar to arī šī bijusi tāda nākamā joma, kurai es esmu pievērsies, ka saprast, ka fiziskais tev var būt, teiksim, ļoti labs, un tev var būt fantastiskas analīzes visos iespējamos rādītājos, bet mentālā veselība tas kaut kāds cits. Un ir jau tā, ka tu jau vari fiziski justies fantastiski, bet ja tu mentāli netiec ārā no gultas, ka tu man nekad dzīvē pašam nav bijis tā vēl, un es ceru, ka arī nekad nebūs. Bet
tad kāda starpība, kā tu izties, vai tev ir sešpaka, vai tev ir muskuļi, vai tu esi baigā ātrais, bet ja tu mentāli neesi funkcionējošs, tad tas īsti nav ok. Nu jā, es šajā jautājumā ļoti labi tevi saprotu, jo, diemžēl, arī man ir iekrita šī laimīgā loze, jā, bet ļoti daudziem cilvēkiem patiesībā, ja tā interesējas, saskarās ar šīm veģetīvām problēmām, bet varbūt kas ir tavs ceļš, kā tu esi nonācis līdz tam, kas ir varbūt tevi atklājumi šajā ceļā, kā tu sev palīdzi, jo katram noteikti ir savs veids un katram ir savas receptes, bet padaloties mēs kaut ko varam iegūt. Pirmām kārtām, par ko es vairāk reizi esmu pārliecinājies, ka numur 1 ir stresa menedžments, un tas ir tas, ko es vēl mācos. Jo man, diemžēl, ir tā, ka man ļoti bieži gribās visādām lietām teikt jā, un tad tās lietas kaut kā notiekās vienlaicīgi, un tad tās atbildības raujās tik entos dažādos virzienos, ka vienkārši ir grūti noturēt uzmanību uz katru. Un ja tev esi cilvēks, kuram ir gan tur jāmenedžē vairāk nekustamie īpašumi, dažādas komandas, uzņēmumi, vēl papildus uzņemos podkāstu pa virsu, tad vēl tikko filmējos tajā miljonu vērta ideja raidījumā kā žūri, un tur sakrīt viss vienā nedēļā. Un tad bija tā, ka tu sēžu vienā nedēļas nogalē, un es saprotu, ka pa daudz, kas vairs nespēja nomierināties. Tā kā pirmām kārtām būtu jāskatās preventīvi, nedarīt pāri savām spējām. Es domāju, tas, ko mēs mūsdienās ļoti bieži redzam, ir šī izdegšana, ka cilvēki vienkārši dara pārāk daudz, un es domāju, to jāsāk. Tad, kad sāk, tur domāt par kaut kādiem uzturu bagātinātājiem vai magniem vai vēl kaut kas, tas būtu tā kā kāpt pāri, 100 eiro banknotē, lai paceltu monētas augšā. Tas pirmais ir regulēt to stresu, nedarīt pārāk daudz. Otrs noteikti būtu miegs, un tas iet kopā, jo ja tev būs pietiekoši mierīgs dzīvesveids, tad arī tas miegs būs daudz labāks. Un otram kārtam savukārt, ja būs pārāk stresains dzīvesveids, tu jau vari sev atvēlēt kaut 10 stundas gultā, bet tas miegs būs nekvalitatīvs, un ja nebūs miegs, cilvēks nebūs atjaunojies. Tad, protams, ir šī fiziskā izkustēšanās, kas atkal iet. Mēs atgriežamies pie pirmā, ja tu saplāno un dari pārāk daudz lietas un tev izjūg kaut kāda rutīna, tu nevari laicīgi iet gulēt, tu nevari, veltīt sportiskās aktivitātes, cik tu vēlies. Atkal tā mentālā veselība, ietekmēsies no tā. Bet es domāju, ka vēl labāks jautājums ir, pieņemsim, ka man nav šī iespēja noregulēt, ka ir tāds stresaināks periods dzīvē. Un ļoti daudz cilvēku vienkārši saka, ir jau baigi forši, ka tu vari tur atpūsties, bet man šobrīd tur mazi bērni vai nāk tas projekts, vēl kaut kas, kaut kādas lietas, kas ir jāizdara, kā tad tik galā. Tad lieliski palīdz, nevis lieliski, bet viena no metodēm ir meditācija. Un meditējas pilnīgi katru dienu, 2 reizes dienā, bez tā nav iespējams. Bet baigi interesanti tas, ja tu, un es vairākus gadus regulāri un daudz nodarbojos ar meditāciju, ja tu arī iemācies, iepraktizējies ļoti labi meditēt, tu vari nonākt tādā situācijā, ka galva tev ir skaidra. Ko nozīmē galva ir skaidra, ka tev nenāk kaut kādas stulbas, repetitīvas domas prātā, tev viss ir skaidrs. Bet tos ķermenis, diemžēl, kā es saku, dzīvo savu dzīvi. Tev var būt tā, ka tu ar galvu esi pilnībā skaidrs, bet tev tāds trīceklis iekšā un tu netiec no tā vaļā. Tad jādomā ir kaut kāda tā valoda, kā to ķermeni nomierināt. Tad pirmā kārtām, kas var palīdzēt, ir dažādi vingrinājumi, kas stimulē to vagus, jeb klejotāju garo nervu. Standartā ir visādas elpošanas metodes. Ar tām elpošanas metodēm ir ļoti daudz cilvēku, kas zina, ka viņi pamēģina pēlpot, tur 3 minūtes, man nekas nepalīdz. Un nav elpošanas vingrinājumi, ja tu nedari to vismaz 5-10 minūtes, nav vispār nekāda jēga. Ja tu uztaisi tur 10 ieelpas ārā, tas neko nepalīdzēs lielākoties. Varbūt tās tur īsi kaut ko, ir kaut kāds stress bijis, tad tu īsi var uztaisīt, ka un tad ilgi izelpt un nomierināties, bet ja tev ir hronisks stress, arī tie elpošanas vingrinājumi jātaisa ir pat pusstundu no vietas. Ir vēl tur dažādi rīki, es zinu, ir tāda latviešu kompānija Pranamat, viņiem ir tādi adatu paklājumi vajag forši, viņiem visasākie, nevajag jaukt tos ar dažādiem tur Ķīnas pakaļdarinājumiem, tādi tikai Pranamat, tie, un man nav nekādas saistība ar Pranamat, es vienkārši esmu reāls viņu fans. Tādi, cik viņiem asi tie akupunktūras, tie riņķīši, tādi nav nevienam. Tad, ko vēl var darīt? Ir dažādas relaksācijas tehnikas. No psihoterapeitiem es iemācījos tādu lietu, kā progresīvās muskuļu relaksācijas tehnikas. Tā ir fenomenāla lieta. Kad tu kaut ko sasprindzini, vienu ķermeņdaļu palaid vaļā nākamo, un tā izē visam ķermenim cauri. Tā kā, kaut kādas tādas, protams, ir vēl arī dažādas ierīces, kas stimulē to klejotāju nervu. Ir tādas, ko pie auss liek, tad ir tāda, ko uz kakla liek apkārt, ir visādas. Bet tās visas ir tādas pēdējās, tā sakot,
pēdējās cerības, tad, kad viss jau ir slikti, un es atgriezīšos šo visu garo monologu noslēdzot pie tā, ka numur 1 vajag vienkārši regulēt, ļoti skrupulozi regulēt to, cik daudz mēs uzņemamies. Jā, tam es pilnīgi piekrītu. Un arī noteikti ievies dzīvē kaut kādus tādus rituālus, kas ir ieradums. Jo tad, kad pienāk tā krīzes situācija, patiesībā palīdzēs tas drošākais ieradums. Ja tā ir, teiksim, elpošanas praksa, tad tā ir praktizēta katru dienu, nevis pēkšņi krīzes situācijā sāk elpot, tas visticamāk nepalīdzēs. Jā, bet mēs pieskārāmies jau tai mentālajai veselībai, un noteikti liela loma ir arī cilvēka tādai pašapziņai, visās šajās lietās, kā mēs darbojamies. Kas ir vīrieša pašapziņa un kas tavu palīdz to celt, jo ļoti daudz cilvēku saskarās tādu zemu pašvērtējumu, tāpēc arī neko iespējams nedara dzīvē, ne veselību uzlabo, ne uzņemās. Jā. Kas ir tās būtiskākās lietas? Es domāju, ka ar tādu vienkāršu ticību sev var tikt kaut kādu vienu gabaliņu, bet dienas beigās ir jau tā, ka par tevi rāda tikai tavi darbi. Un arī cilvēkam pašam pret sevi tādā veidā ir sev jāpierāda, ka es daru labas lietas, daru pietiekami, un es esmu, varētu teikt, lepojos ar sevi. Un, lai to sasniegt, es domāju, ka numur 1 ir atkal šī fiziskā veselība, ka cilvēkam jāskatās līdzi, ir lai viņš vismaz pakustētos. Tur nav nevienam nav jābrauc uzreiz un jāskrien maratonu vai triatlonu, bet tur tā kaut vai ir šī pastaiga, teiksim, reizes dienā, un kaut kādi vingrojumi, ko ar mājas apstākļos ar gumijām, saviem svariem, mazām hantelītēm darīt un tam līdzīgi. Un ja tu esi jau fiziski, jau vesels, tad tā jau būs viena milzīga uzvara. Es domāju, ka cilvēkam ļoti grūti ir justies labi par sevi, ja viņš fiziski nejūtās labi savā ķermenī. Tas ir ļoti grūti. Tu vari, protams, tur melot sev, es zinu, ka kādu laiku bija populārs tas body positivity, tāds trends un tam līdzīgs. Tas, protams, viss ir forši, bet jāsaprot, ka tas ir tāds neliels apmāns. Tu aizēji nodot analīzi, tev holesterīns tur 7, 8, un tur nē, man ir viss kārtībā. Tev vajadzētu paskatīties, ko ar to uzturu padarīt, jo holesterīnam jābūt ir zem 5 kopējam un zem 3 tam saucamajam zemblīvuma holesterīnam. Un vienalga, cik pozitīvi domās, tas neko labu nerādīs, un kardiovaskulārai risku uziet uzreiz debesīs. Un numur 2 cilvēkam jābūt ir produktīvam. Un ar produktīvu, es domāju, ir tas, ka tu saproti, ka jebko tu dari, lai ir kaut kāda jēga no tā. Lai ir kaut kāda jēga. Visiem nav jābūt uzņēmējiem, visiem nav jābūt kaut kādiem olimpiešiem, maratonistiem, miljonāriem, vēl viss kaut kas vai zvaigznēm, vai tam nav jābūt. Bet cilvēkam jādara kaut kas produktīvs. Ja tev produktīvs ir tas, ka tev ir fantastisks roždārs mājās, super. Un ja cilvēks vēl pavadīs laiku tajā dārzā, viņš būs izkustējies, viņam ir ko ciemiņa atnāk, un viņš wow, tu gan esi sastādījis foršu rožu dārzu. Kā lai cilvēks labi par sevi nejūtās? Domāju, tā arī būs pašapziņa. Un gan vīrietim, gan sievietei būt produktīvam un vienkārši labi justies savā ķermenī. Jā, pilnīgi piekrītu, jo katram ir ļoti būtiski atrast to savu lietu, kas viņu piepilda, lai tiešām cilvēks no rīta ceļās ar prieku un dara to savu lietu, un tad arī noteikti rezultāti ir neizbēgami. Bet kā tev izdodas visu šo, par ko jau mēs runājām, visu šo dzīvesveidu un visu uzņēmēju darbību, kā tev izdodas savienot ar savu ģimeni? Es domāju, ka man neizdodas. Es domāju, ka viņi diezgan daudz no tā, es negribētu lietot to vārdu cieši, bet ir ietekmēti. Es domāju, ka viņi gribētu mani daudz vairāk nekā es esmu, un es esmu ļoti rūpīgi pieņēmis tādu lēmumu, ka es uz nākamo gadu arī gribētu savu vienu no tādiem mērķiem uzlikt kaut kādu, tā kā būtu vairāk klātesoši. Jo jāsaprot tas, ka laiks mums visiem ir vienāds, 24 stundas dienā, un viss ir runa tikai par prioritātēm. Man patīk, ka cilvēki citreiz saka, man nav laika. Nevis tev nav laika, bet tā nav tava prioritāte. Vienkārši jānoliek kaut kādām prioritātēm. Šobrīd ir tā, ka es ļoti daudzās no visādām tēmām un jomām, kuras sev biju uzstādījis pēdējos 5-7 gadus, esmu ne tikai sasniedzis, bet pārsniedzis to, ko es gribēju sasniegt. Līdz ar to es domāju, ka šobrīd ir absolūti labs laiks, ka es varētu varbūt tās pievērsties vairāk ģimenei. Es domāju, ka es esmu daudz kopā ar ģimeni relatīvi skatoties. Mēs braucam visu kaut kur kopā visādos ceļojumos un tam līdzīgi, bet būtu forši, ja es arī varētu tajā ikdienā varbūt tās vēl vairāk būt klāt.
Nu jā, es domāju, ka šis balanss starp ģimeni un uzņēmējdarbību ir izaicinājums ikvienam, un citreiz arī droši vien nomierinot sevi, tas kvalitatīvais laiks ir citreiz pat vērtīgāks par kvantitatīvo. Bet kas tavuprāt ir veiksmīgu attiecību pamatā? Starp diviem cilvēkiem, starp bērniem, starp vecākiem. Okay. Es domāju, es saprotu. Es domāju, ka komunikācija numur 1. Man personīgi, es gribētu teikt, ir ļoti labas attiecības ar visiem maniem tuvajiem cilvēkiem. Un esam tuvajiem cilvēkiem, es pirmkārtām, protams, ar savu dzīvesbiedru, ar savu sievu, ar saviem bērniem, ar saviem vecākiem, kas, es zinu, nevienmēr tā, teiksim, ir citiem, ar savu brāli, ar saviem sievas vecākiem, un man ir ļoti liels draugu loks. Es zinu, ka es katru gadu, un dzimšanas diena jūnija sākumā, es katru gadu taisu tādu lielu tusiņu. Viņi nekad nesauc par dzimšanas dienu, es saucu viņu par apzaļumošanas svētkiem. Jo tad es aicinu visu savu vasarnīcu, un visiem ir jāved dāvanā kaut kāds stāsts. Un tur liela teritorija ir kaut kāds 1,5 hektārs, un tur mēs esam apzaļumojuši par šiem te kaut kādiem 5-6 gadiem, jau diezgan daudz. Un ir tā, ka divus gadus, pagājušajā gadā sanāca, ka es kaut kā uzorganizēju šo dzimšanas dienas svētdienā, un pilnīgi visi cilvēki, ko es uzaicināju, tika. Un atbrauc 62 cilvēki. Un 62 cilvēki tā diezgan daudz priekš dzimšanas dienas. Un tādā brīdī es skatījos, baigi forši īstenībā, ka man ir 62 cilvēki, kurus var uzaicināt un kuri ir gatavi ziedot savu laiku un atbraukt pie manis un tur kopā pavadīt laiku. Protams, mīnus ir tāds, ka jāsaprot, ka 62 cilvēkiem es nevaru individuāli parunāties. Tā kā, varbūt tas nav kvalitatīvi, bet tas tāds foršs rādītājs, ka ir labas attiecības. Un es domāju, tā ir komunikācija. Ko es ļoti daudz mīlu darīt, ir uzrakstīt cilvēkam, piezvanīt cilvēkam, vēl visu kaut ko darīt. Es mašīnā braucot bez stūres ļoti bieži uzzvanu kādam, vienkārši tāpatās parunāties. Arī, ja kāds draugs paziņa kaut kur aizbrauc ārzemēs, es uzrakstu viņam kaut ko tam līdzīgi. Tā kā, man liekas, komunikācija. Vecākiem es regulāri komunicēju, vecvecākiem diemžēl vairs nē, jo tādi nav, bet arī, kad bija arī regulāri uzvanīja komunikācija. Jā, tā komunikācija neļauj zaudēt saikni. Manuprāt, tas ir tāds klātesamības moments, kaut vai, ja mēs neesam fiziski klātesoši. Tas tiešām mūsdienās tas ir daudz vieglāk kā jebkad dēļ visām tehnoloģijām. Tas jau nav tā, ka agrāk bija jābrauc pie kāda vai jāsūt tur vēstuli vai vēl kaut kas. Pastāsti par podcastu, kas ar mani notiek, kā tas radās un kā tu līdz tam nonāci? Par podcastu es īstenībā domāju jau gadus 7, bet es toreiz sapratu, ka visa producēšana, safilmēšana, montēšana, publicēšana, tas aizņem nenormāli ilgu laiku. Un to ideju bija vienmēr ir atlicis. Pirms aptuveni pusgada es pamanīju, ka tie podkāsti Latvijā ļoti daudz parādās, un es sakontaktējos ar vienu pazīstamu cilvēku, to komandu, kas viņam tos podkāstus taisa, un sapratu, ka varbūt tās, ja man būtu jāvelta relatīvi maz laika tam, ko es totāli kļūdījos, ja kurā gadījumā sanāks daudz laika, bet tad es it kā to varētu darīt. Bet tam man likās, ir pagājuši 7 gadi no tā brīža, kad es to fantazēju, kad Latvijā gandrīz nebija podkāsti, līdz brīdim, kad šobrīd ir tuvu pie 500 viņi. Godu vārds Latvijā pie 500 podkāstiem. Es biju šokā, ka es sāku. Protams, lielākā daļa viņi tur pa 100 skatījumiem bija, bet būt viņi ir. Un es domāju, kas ir tā niša, kas būtu interesanta. Un es zinu, ka niša, kas man personīgi ir interesanta un kas zinu, kas ir ļoti aktuāla šobrīd, ir mentālā veselība. Jo ir tā, ka reti, kur ir kāda ģimene vai kāda draugu grupa, kur kādam cilvēkam nav bijušas depresijas, trauksmes, izdegšanas, veģetīvās distonijas, bipolāro traucējumu, UDHS vai kaut kādas tam līdzīgas epizodes. Un tā ir ļoti tāda aktuāla tēma. Un arī tāda tēma, par ko agrākos gados ir ļoti maz runāts. Jo, apmēram, ja tev ir kaut kāda depresija, tu esi slings, ja tev ir trauksme, tu esi vājš, ja tev vēl kaut kas, vienmēr ir kaut kādas negatīvas īpašības asociētas ar to, ka tev ir reāli, teiksim, psihiatriski kaut kādi traucējumi. Un ja mēs par to atklātāk runātu, tad cilvēki varbūt tās izprastu šīs slimības labāk un varbūt tās būtu saudzīgi viens pret otru. Un ļoti interesanti ir arī tas, ka arī no šī paša podkāsta man ir ļoti daudz pozitīvas atsauksmes, kur cilvēki privāti raksta man un saka lielu paldies par to.
Nesen bija, ka atrakst viens vīrietis un saka, paldies, tu man izglābi laulību, un es tā nesaprotu, kā izglābi laulību. Viņš stāsta, ka tieši noskatoties epizodi, kur bija Armāns Simpsons bija par depresiju un bija Lidija Terlenova bija par bipolāriem traucējumiem, viņi sapratuši to, ka viņa sievai ir bipolārie traucējumi. Un iepriekš vienkārši viņi nesaprata, kāpēc viņi tā uzvedās, kāpēc viņi to, dzīvē kaut kā dara to vai dara tā, un vienkārši atnāk viesis uz podcastu, kāds viesis, kurš māk ļoti labi runāt, ļoti labi izstāstīt, ļoti labi artikulēt tās savas sajūtas, un tad kāds no malas, kurš tā jūtas, bet varbūt tās nemāk tā izstāstīt, saka, vot tieši tā es jūtos. Un tad tam otram cilvēkam, tad mēs saprotam, ka tā varbūt tās nav kaut kāda cilvēka tur iegrib vai slinkums, bet tiešām tur ir kaut kāds visticamāk kaut kāds psihiatrisks traucējums, tad arī uzreiz uz to visu pavisam savādāk skatās. Un, ja vienkārši kaut kā šī zināšanas un uzmanība uz mentālo, jeb garīgo veselību rāda kaut kādu pozitīvu efektu, kāpēc ne? Manuprāt, jā, šis ir ļoti vērtīgs darbs, jo patiešām ļoti daudz cilvēki pat kaunās, un dažkārt viņi pat nezin, kas ar viņiem notiek, un šāda informācija... Tāpēc arī tāds nosaukums, kas ar mani notiek. Liela daļa cilvēku nesaprot. Viņi vienkārši zina, ka viņi slikti jūtās, bet kas ar viņu notiek? Tieši tā, un manuprāt, šis būs tāda vieta, kur atrast kaut kādas savas atbildes un saprast, ka tu esi normāls, ar tevi ir viss kārtībā, ka tev ir vienkārši iespējams, jāpamaina šādas tādas lietas. Un, jāpamaina dzīvesveids vai jāmeklē profesionāla palīdzība. Un es arī personīgi saskāries ar to, ka man 12. klasē klases biedrs viens izdarīja pašnāvību. Un mēs to neredzējām. Mēs absolūti visi bija pilnīgā šokā, kad vienkārši nākamā rītā pirmdienā uzzināja, kas ir noticis. Un es domāju, ka ja man būtu tās zināšanas, kas man šobrīd ir, es pavisam savādāk, kaut gan es nezinu, kā es būtu uzvedies 12. klasē, bet es zinu, ka vienkārši, ka varbūt tās dzīve būtu bijusi savādāk, ja cilvēki apkārt būtu vairāk informēti par visām šīm te lietām. Jā, tam es pilnīgi piekrītu, jo jebkuram tam traucējumam noteikti, ja tas ir īpaši sācies kaut kādā agrā vecumā, kad par to nerunāja, ļoti daudz cilvēku to vispār ir slēpuši, centušies ignorēt un patiesībā iespieduši to problēmu arvien dziļāk, kad, ja sākotnēji viņi būtu risināti, iespējams, būtu daudz labāki rezultāti. Arī dēļ nosodījumu vienkārši, dēļ nosodījumu. Arī vēl šobrīd ļoti bieži ir tas, ka tu tajos pašos TikTok komentāros, kad es lieku kaut kāds izgriezums no podkāstu, ir reizēm komentāri, kur saka, tas tā slinkums, ko jūs ņematies, un es viņiem atbildu tieši tā, tas ir slinkums jums, nepaņemt kādu grāmatu, neizlasīt un iedziļināties un izprast, kas ir mentālās veselības slinkums, noskaidrot un uzzināt kaut ko vairāk, kas ir depresija, kas ir trauksme, kas ir izdegšana, un visas pārējās lietas, un vienkārši saukt cilvēkus par slinkiem. Tieši tā, jā, jo kamēr cilvēks pats ar to nav saskāries, ir ļoti grūti to saprast, ir tiešām jāiedziļinās tajā visā. Bet, jau tu esi aizvadījis jau vairākas epizodes, kādas ir tavas galvenās atziņas no šī podkāsta? Pirmā atziņa bija tāda, ka man likās, ka man šo relatīvu negatīvo enerģiju būs grūti pārstrādāt. Bet interesantā kārtā tajās filmēšanas brīdī studijā nav vispār nekāda negatīva enerģija, vispār nulle. Tāpēc, ka pirmkārt cilvēki lielākoties ir ļoti priecīgi, ka viņi var atnākt izstāstīt savu stāstu, un tas noskaņojums ir diezgan labs, viņi diezgan pacelāti jūtās. Un numur 2 ir arī tas, ka tad, kad mēs šo sēriju, epizodu podkāstam noslēdzam, ir tāds aplis beidzies, un vairs nav jautājumu. Es aizjot mājās, vairs nedomāju par to tēmu vispār. Līdz ar to tā bija tā viena. Un otrs ir, ka es nezināju, ka izrādās tik daudz arī man pazīstami cilvēki, tur gan tuvāk, gan tālāk, arī iet cauri visām problēmām, kas tagad man ir uzrakstījuši un pateikuši lielu paldies. Es arī faktiski ar to, ka ļoti daudz joprojām cilvēki ar dažādām, varbūt tās vieglāk rakstura mentālām problēmām sēž ierakumos, es tā saku, un nestāst nevienam, kā viņi patiesībā jūtās. 2 iemesli. Viens ir baidās no sabiedrības nosodījuma, un numur 2 vienkārši nesaprot, kas ar viņiem notiek. Tieši tā, jo, manuprāt, tu esi sācis vēl tādu sniega bumbu, kas aizvedīs uz kaut kādu pozitīvu rezultātu, jo sabiedrībai ir jākļūst izglītotākai šajos jautājumos, tad arī visticamāk būs mazāki šie pašnāvības gadījumi, un arī cilvēkiem ar šādām problēmām būs vieglāk integrēties darba apstākļos, kas citreiz arī tiek traucēti dēļ šī visa, un cilvēkiem vienkārši nebūs jāslēpjas, un iespējams arī tas palīdzēs.
Jo ir teiksim, ļoti daudz cilvēku, kas zina arī, teiksim, kad ir tie pašnāvības gadījumi, ir ļoti interesanti, ka cilvēki to dara kaut kādā vakarā, naktī, un viņam liekas, nav ar ko parunāt vairāk, un viņi vienkārši nezina, ka ir, teiksim, tas Skalvas centra, tas telefona numurs, ja nemaldos, kaut kāds 16123, tam līdzi vai 116, 123, kur var uzvanīt, tad 24 stundas diennaktī tu var parunāt ar cilvēku, kurš tev atbalsta, jo tajā brīdī, jo baigi interesanti tas arī, ko viena no pēdējām viesēm, tā mūziķa Stīrna stāstīja, kur ir reāli vairākas pašnāvības taisījos, un viena bija nevis tāda kā šova pēc, bet tik tiešām viņi vairs negribēja. Teica, ka baigi interesanti, ka cilvēkam tādā brīdī, kad tu to dari, ir tāds baigais uzbudinājums iekšā, tāds pacelājums, tāda apņēmība, viss es to darīšu. Bet tad, kad jau tas viss ir procesā, viņas gadījumā, tad, kad 300 tabletes jau ir izdzērtas, tad, kad tev tās sekundes tiek skaitītas, tev sāk mākt šaubas. Un ja vienkārši kāds cilvēks viņiem spētu tajā brīdī parunāt, iespējams, viņi neizdarīja to lēmumu. Un ir, tik tiešām ir telefona numuri, kur var zvanīt, ir informācija un tam līdzīgi. Un tas ir jālaiž plašumā. Tieši tā, tāpēc, manuprāt, tu dari ļoti vērtīgu darbu un paldies tev par to. Un mēs vienmēr arī saviem raidījumu viesiem noslēgumā uzdodam jautājumu. Ir dzirdam ārkārtīgi interesants atbildes un formulas un receptes. Kas tev kā Artūram ir māksla dzīvot? Māksla dzīvot ir tad, ja tu atrodi recepti, kā visas tās daudzās sastāvdaļas, kas noliktas uz galda ir dzīvē, kaut kā kopā pagatavot tādā foršā, garšīgā buķetē. Jo ļoti bieži ir, ka tu saliec kopā visu kaut ko, un tas rezultāts nav labs, bet ja tev izdorās visu šīs individuālās dzīves sastāvdaļas salikt kopā, un tas rezultāts ir tāds, ka tev pašam ir prieks par sevi, tā ir māksla dzīvot. Es vēlos tev pasniegt arī dāvaniņu no mūsu atbalstītājas Tenders. Ja tā kā tu rūpējies par citiem cilvēkiem, tad šis ir, lai tu parūpētos arī pats par sevi. Paldies Artūram par šo iedvesmojošo sarunu, un redz, kā sanāk. Viņš savā podkāstā aicina cilvēkus, kas dalās ar saviem stāstiem. Savukārt mēs aicinām speciālistus, lai izglītotu jūs, ko ar šiem simptomiem darīt.